Es gribētu sākt ar vienu gadījumu izklāstu. Dzīvoja jauka ģimene. Vecāki nomira, un vecākais brālis uzņemās atbildību rūpēties par savu jaunāko māsu. Tā bija mazpilsēta. Pēkšņi vienā dienā māsa ir pazudusi. Brālis aizgājis un paziņoja, ka viņas māsa ir pazudusi. Sākās izmeklēšana, bija liecības. Un brāli apsūdzēja par māsas slepkavību. Pēc vairāk kā 8 gadiem tā meitene atgriezās sveiku un veselu. Viņas vecāki bija miruši, un brālis sēdēja cietumā par viņas slepkavību. Un lietā vienīgie un galvenie pierādījumi bija liecinieku liecības, kas balstījās uz atmiņām. Uz kādām atmiņām? Uz viltus atmiņām. Tāpēc es šodien jums prezentēšu savu eksperimentālo pētījumu, kura virsmērķis ir palielināt tavas un mūsu visu tiesības uz taisnīgu tiesu. Pēc savas pamatu izglītības un profesijas esmu juriste, un apvienojot jurisprudenci ar psiholoģiju, es sāku pētīt viltus atmiņu ietekmi uz liecinieku liecībām. Par to, kāpēc tas ir svarīgi, mēs šodien arī runāsim. Cilvēka smadzenes ir absolūti unikāls orgāns. Un cilvēku smadzeņu spēja ir saglabāt, uzglabāt un atsaukt informāciju un pagātnes pieredzi. Bet vai tiešām mūsu atmiņa un smadzenes darbojas ļoti līdzīgi videokamerai un DVD, kas precīzi ieraksta un atskaņo? Diemžēl pētījumi liecina, ka mūsu atmiņa nav reproduktīva. Tā nevis atspoguļo, bet rekonstruē. Un tas, ko mēs atceramies šodien par vakardienu, ir mūsu precīza atmiņu saplūdums ar mūsu uzskatiem, emocijām, nojausmām un vajadzībām. Ļoti daudz, kas iedarbojas mūsu prātā ik sekundi, smadzenes nedzīvo vakumā. Un līdz ar to veidojas mūsu precīza atmiņu blakus produkts, jeb šīs viltus atmiņas. Par viltus atmiņām klasiski tiek uzskatīts atmiņas, kuras cilvēks reproducē par notikumu, kurš nekad nav noticis vai noticis pavisam citādāk. Kāpēc? Neirozinātne. No neirokognitīvā viedokļa iztēlotie un uztvertie notikumi tiek iekodēti vienādi. Tas nozīmē, ka pietiek mums kaut ko iedomāties, ka mūsu smadzenes to iekodē. Tieši tāpat, kā notikumu, kuru mēs patiešām esam piedzīvojuši. Līdz ar to arī pētījumi par atmiņu kļuva par vienu no centrāliem izpētes objektiem. Gan no psiholoģijas viedokļa, gan arī medicīnā un citur. Ir ļoti daudz eksperimentu par to, ka cilvēkiem var likt ticēt, ka viņi ir piedzīvojuši notikumu, kurš patiesībā nemaz nav noticis. Ļoti vienkārši to izdarīt, viltojot pierādījumus, piemēram, bildes, fotogrāfijas. Bet ir pierādīts, ka arī var likt cilvēkam ticēt, vienkārši runājot ar viņu, ka viņš ir piedzīvojis seksuālo vardarbību. Vadošā pētniece Elizabete Loftus gājusi tālāk un pētīja, vai atmiņas var ietekmēt caur jautājumiem. Savā eksperimentā viņa sadalīja cilvēkus grupās, parādīja viņam autoavāriju un tad jautāja, ar kādu ātrumu jūsuprāt brauc automašīna? Vai viņa jautāja, ar kādu ātrumu jūsuprāt nesās automašīnas, kad notika šī smaga sadursme? Rezultāti atšķirās ļoti krašņi. Tad grupai, kuru viņi jautāja, ietverot jautājumu šos specifiskos vārdus, ziņoja par lielāku ātrumu, plus viņi ziņoja, ka viņi liecināja, ka viņi redzēja stiklus. Kaut stiklu patiesībā nebija. Un tā apkopot visus ārzemju pētījumus, es domāju, ko lai es daru, jo Latvijā nepēta viltus atmiņas. Domāju, vai ir jēga pārbaudīt viltus atmiņu ietekmi, bet ļoti daudz pētnieku to ir darījuši. Citās valstīs nav pamata uzskatīt, ka Latvijā cilvēki ir savādāki. Un tad es domāju, nē, jāiet tālāk. Ir jāmeklē risinājumi. Kāpēc? Jo viltus atmiņas, jeb šī liecinieku kļūda,
var būt par pamatu kļūdainam spriedumam. Liecināt var likt piespiedu kārtā. Tas nozīmē, ka katrs no mums var kļūt par liecinieku. Un nepastāv vienots liecināšanas procedūras, jeb šo uzdodam jautājumu vadlīnijas. Bet jūs tikai padomājiet, neiet runa par viltus atmiņām. Iet runa par cilvēku likteņiem. Un tā arī tapa mans pētījums, kas balstās uz patiesiem notikumiem. Lūdzu uzmanību uz ekrāna. Lieta ir par automašīnas laupīšanu. Sievietei piedraudot atņem atslēgas telefonu un aizbrauc ar automašīnu. Bet ko redzēja liecinieki? Tika demonstrēts video, 2 grupas, kontrols grupa, eksperimentāla grupa, tā kā klasiski to dara pētījumos. Vienai grupai es dodu pratināšanu, veicu pratināšanu ar šiem jautājumiem, kas ir neprecīzi, liekot viņiem aizdomāties, varbūt tā nebija nemaz laupīšana, varbūt tā bija inscenēta laupīšana ar mērķi izkrāpt apdrošinātājus. Tad es viņus dalu uz 2 grupās. Viena grupa brīdina, otru nebrīdina. To pašu es daru ar kontrolas grupu. Kādi rezultāti? Grupu, kuru mēs maldinājām un nebrīdinājām, sniedz visneprecīzākās liecības, kas satur visvairāk viltus atmiņas. Grupu, kuru mēs brīdinājām un nemaldinājām, sniedz visprecīzākās atmiņas. Šīs 2 atlikušās grupas gandrīz var pielīdzināt ar brīdināšanas metodi. Ja kāds šaubās par to, vai pētījums ir valīds, tad piedalījās vairāk kā 150 cilvēki un ar kvalitatīvo analīzi tika analizēts vairāk kā 200 liecības. Kas tad ir šī brīdināšana, ko es esmu izstrādājusi savam pētījumam? Krimināla likums paredz jau tagad, kad ir jābrīdina cilvēkus par apzināti nepatiesām liecībām, par ko draud krimināla atbildība. Savukārt, es nolēmu, kad ir jābrīdina nevis tikai par apzināti nepatiesām liecībām, bet arī par viltus atmiņu fenomenu. Nedaudz schematiski, lai varētu saprast, kā tad atšķirās rezultāti. Pirmā viltus atmiņu kopsumma, tad dezinformētiem, nebrīdinātiem viltus atmiņas ir ar ļoti augstiem rādītājiem. Un viszemākie rādītāji ir nedezinformētiem un brīdinātiem lieciniekiem. Analizējot liecību precizitāti, pretēji otrādi, tad tieši otrādi, nedezinformētie un brīdinātie sniedz visprecīzākās liecības. Viņi vismazāk kļūdās detaļās. Līdz ar to arī secinājumi manam pētījumam. Kad ar šo brīdināšanas metodi mēs varam samazināt viltus atmiņu ietekmi un palielināt liecību precizitāti. Kāds ir pētījuma potenciāls, ja ar to jau nevajadzētu beigt? Vajadzētu izstrādāt pratināšanas metodi un liecību ticamības pārbaudas metodi. Papildus ir arī man personīgi atklājumi. Ja kāds man stāsta kaut ko ļoti pārliecinoši, ar daudzām detaļām un emocionāli, vai man būtu jāpieņem to kā taisnību? Un ja man šķiet, tad labāk es padomāšu otro reizi. Savu šodienas prezentāciju es gribētu beigt ar profesors Loftus citātu. Atmiņa, tāpat kā brīvība, ir ļoti trausla. Tāpēc es jūtos apņēmības pilni strādāt pie tā, lai palielinātu mūsu tiesības,
uz taisnīgu tiesu. Paldies! Manuprāt, ļoti iespaidīga prezentācija. Man tāds tīri praktisks jautājums. Jūs brīdināt par viltus atmiņām. Kā to praktiski dara? Kā jūs izskaidrojat cilvēkam, kas ir viltus atmiņas? Jo katram mazliet savs priekšstats par viltus atmiņām. Jā, tad tas, ko es esmu pielietojis savā eksperimentā, tā bija 2 minūšu mutiska, faktiski, viņi nevarētu saukt par prezentāciju, bet tāda brīdināšana, kad jūs esat liecinieki, bet lūdzu, pirms jūs lieciniet, padomājiet par to, kad es precīzi nepateikšu to tekstu, es atvainojos uz uztraukumu, bet padomājiet par to, cik nozīmīga ir jūsu liecība un mēģiniet izzināt savas patiesas atmiņas, nevis viltus atmiņas, kuras jums varētu rasties dēļ tā vien, ka jums ir kaut kāda stereotipa vai zināšanas, vai jūs kaut ko dzirdējāt. Paldies. Žūrija, vai ir vēl kāds jautājums? Kādā veidā tika atlasītas šīs te grupas, kuras tika sadalītas, viens tur informēja, otrs ne? Vai, teiksim, jums ir pārliecība, ka visās grupās bija apmēram vienādi cilvēki ar līdzīgi vienādu uztveres līmeni, teiksim, attīstības spējām un tā tālāk? Jā, tad šīs 2 grupas, tieši to mēs arī kontrolējām ļoti strikti, lai šie cilvēki būtu vienādi. Tad tie bija studenti, un tie bija jurisprudences studenti, Latvijas Universitātes 2. kursa studenti. Un papildus tika kontrolēts, lai grupas nesajauktos tieši tādā veidā, ka tie bija grupa 1, 2, 3. Savukārt eksperimentālajai grupai tas bija cits kurs, tā lai ja pat viņi runā savā starpā, lai nebūtu, ka brīdinātie, nevis dezinformētie runā ar tiem, kas nav dezinformētiem. Tas ļoti strikti tika kontrolēts eksperimentā. Vai žūrijai būtu vēl pēdējais jautājums? Es redzu, ka žūrijai jautājumu nav. Paldies Veronikai. Lūdzu, kā 3. jautājumu. Es būtu ļoti priecīga, ja jūs atsauktos. Jā, tad šī brīdināšana, kas ir šī manis izstrādātā brīdināšanas metode, kas satur nevis tikai iebiedēšanu, kas ir krimināla likumā paredzēta, par kriminālu atbildību, par apzināti nepatiesu liecību sniegšanu, bet izskaidrot cilvēkam, ka viens ir apzināti sniegt nepatiesu liecības, bet otrs mēģiniet paļauties uz un izzināt, ko jūs tiešām atceraties. To varētu jau tagad izmantot, un tas ir tas, uz ko es gribētu tiekties un turpināt pie tā pētījuma strādāt, lai ieviest to vismaz kā tādu ieteikumu jau prokuroriem, vai es būtu vispār super laimīga arī tiesnešiem, ja? Tad, kad pratina liecinieks vai liecinieks sniedz liecības tiesā, kad viņi pabrīdina par to, ka nevajag steigties, padomājiet, ko jūs tiešām atceraties. Jo, kā jurists, es varu pateikt, es redzu, kā cilvēki liecina, un tas milzīgs uztraukums, kas viņiem ir liecināt tiesā, jau vien noved pie tā, ka viņu atmiņas tik ļoti samaisās, kad ļoti grūti tam cilvēkam pašam saprast, ko tad viņš atcerās vai ko viņš piedomā klāt.